spilgtākais noteikti moments no šīs spēles ir Kristapa Priedēna skaistie vārti. Viņš tiešām labi trāpīja vārdu devītniekā. Un, protams, spēlētāji pašatdeva, kur bija labā līmenī. Pretiniekam neļauj atraisīties, spēlēt savu futbolu, ko viņi pieraduši droši spēlēt, pārliecinoši kontrolēt bumbu. Bet, diemžēl, atkal mums nepietiek spēka koncentrācijas. Un pašatdevs līdz spēles beigām no visiem spēlētājiem. Diemžēl 1-2. Un joprojām paliekam pie 1 punkta turnīra tabulā. Bet spriežot pēc visa, mēs nekādā gadījumā nenokaram galvu. Mums jāturpina. Vēl pirmajā aplī ir 1 spēle pret Ventspilniekiem. Uz to spēli arī gatavosimies un centīsimies aizstāt punktus, kas mums ir ļoti būtiski. Katrā spēlē mums kaut kur nedaudz pietrūka. Tas veiksmi mums neietrūk rokā mums. Skatīsimies, mēģināsim to veiksmi savā pusē pārvest. Я сразу перед игрой сказал, что будет очень трудная игра, но настроения у них были не такие, как вот последняя игра. Они готовились, думали, спокойно обыграем. Может, я сделал ошибок несколько. Состав потусовал, дал Велюлису, дал Карклиншу сегодня играть еще там, понимаете, 3-4 игрока, и они давно не играли совсем и не вписались в команду, и просто первый тайм я не узнал свою команду. А Мета боролась, свой шанс один использовала, и после первого тайма вела 1-0. Но второй тайм был на нервах, знаете, когда проигрываешь, надо что-то делать. Думаю, замены неплохо вышли. Быстро сравняли счет. Второй забили в конце, могли пропустить еще в конце, но 2 грубейшие ошибки и Вайчелиса, и Кшановича привели к тому, что хозяева чуть не забили 2 мяча. Результатом, конечно, по сегодняшней игре доволен самой игрой, содержанием и формой нескольких игроков совсем недоволен. Думаю, не настроились, а Мета очень хорошо настроилась и дала нам такой бой, что, может, повезло нам, что выиграли. Думаю, что эти, которые возвращаются, пока совсем не в форме. Хотя второй тайм Галкевич мне понравился сегодня. А Велюлис и Карклинш и там другие пока далеки от своей формы. Сурац больной пока. Думаю, понедельник будет, вот видите, остальные, Карклинш вышел, как он играет. Вот есть Зиль, но не эти нападающие пока не дотягивают до уровня команды, я так думаю. Я говорю правду, и у них играет Каун сколько лет, посмотрите, все мячи выиграют, все, берет на себя, видно, что лидер, можно позавидовать, эти как Цяцкий-Мяцкий играет, так футбол не играет никто. Победа есть победа, заслуживали, не заслуживали. Они, может быть, тоже, мы имели моменты, они имели 2 момента хороших, не забили. Так что игры забываются, результат остается. Я просто первый тайм бы поменял 5, если могли. Сразу 5. Да, сразу 5 игроков, и Казачук, и сразу на 15-й минуте хотел менять. Так что не было замен, только боялся, что там, знаете как, кто травму получит, 3 только можно. По игре такой, как играли, было 5 минимум надо было менять. Viņa ātrāk bumbu no viena laukuma malas uz otru pārviet. Viņa mainīja malas. To viņa ātrāk, mēs nespējam pārvietoties, un līdz ar to arī malās viņam veidojās pārsvars 2-1. Ja skatāmies, kā gols ielaidām, tad 11 mēs nopelnījām šeit, no kreisās malas ap 2 vārtiem. Mums arī pirmajā puslaikā bija problēmas. Roškovski apspēlēja Mārtiņš Milševičs, viņš daudz uzmanības pievērš uzbrukumam, bet aizsardzībai mazāk, un līdz ar to tā mala arī vairāk arī plīst. Centra aizsargi arī mums nav tik kustīgi, viņi nejūtās labi pozīcijās, kad bumba nonāk līdz soda laukumam un nāk centrējiem, bišķiņi apjūkam, neprotam spēlētājs ar spēlētāju.
Jā, malās viņam pārsvars veidojās, tāpēc, ka viņam aizsargi slēdzās ļoti daudz klāt. Jā, 2-1 situācijas vienmēr tur radījās. Vēl jau 2 priekšā. Es ceru, ka tas ir sliktākais. Jā, trenējoties šādos apstākļos ar tādu pašadevu, kā darbojās vispār gan universitāte, gan paša futbola skola un iegulda tik daudz darba futbolistos, lai viņi attīstītos un lai viņiem būtu laba apstākļi pašiem attīstīties, jā, arī organizējot spēles un papildu lietas. Mēs vienkārši, tas ir kauns pa 1 punktu šajās 7 spēlēs. Jā. Mēs joprojām nestrādājam ar pilnu atdevu. Jā. Katrā spēlē visas 90 minūtes, plus vēl kompensācijas laiks un visi pieteiktie spēlētāji spēlēju un cilvēku uz rezerves soliņu. Jā, tad, kad mēs visi strādāsim kā vienāds mehānisms, tad mēs noteikti arī varēsim cerēt uz kaut ko vairāk. 2 apļi ir, tur mums būs jāiet cauri grafikam, jācenšas to grafiku, ko mēs neesam izpildījuši šobrīd, nākamajos 2 apļos pārpildīt. Jā. Principā mums bija plāns katrā aplī 7 punkti. Protams, tas ir izpildāms, jā, tas nav nekas liels, bet šobrīd mums ir 1 punkts un mēs esam izgāzuši pirmā punktu ziņā.